Sveicināti! Neuri, budīni un aisti, goti, vandāļi un vidivāri, sklāvi, vendi un anti, sarmati, skiti un alani, ķelti, galli un bretoņi. Tie ir tikai daži no tautu nosaukumiem, kas pavīd senajās vēstures liecībās. Bieži par šiem vārdiem nav zināms nekas diži vairāk kā vien pats nosaukums un šo cilvēku aptuvenā atrašanās vieta antīkās pasaules kartēs. Tomēr ar to pietiek, lai sarakstītu grāmatu kaudzes, novadītu lekciju ciklus vai stundām strīdēties interneta komentāros par to, kuras mūsdienu tautas agrīnie senči šīs noslēpumainās ciltis ir bijušas. Labi, varbūt es nedaudz pārspīlēju. Ar dažām no šīm tautām nav tik grūti. Piemēram, goti ir atstājuši aiz sevis vērā ņemamas rakstuliecības, kas ļauj labi noteikt to, kādai valodu grupai tie piederējuši. Par ķeltiem no vairākiem atsevišķiem avotiem esam droši, ka tā nav kāda viena konkrēta tauta, bet gan kopapzīmējums daudzu cilšu un tautu grupai, kuru vieno tas, ka tie runā vienas saimes valodā, ko saucam par ķeltu valodu grupu. Tomēr ir arī daudzi nosaukumi, par kuriem tiešām zinām ļoti maz. Labākajā gadījumā vien pāris rindiņas aptuvenu aprakstu, kuri pat nav pierakstīti no to cilvēku puses, kuri patiešām satikās un runāja ar šīm tautām. Kas tad visu šo etnosu piederības noteikšanu padara tik grūtu? Un kas ir tie pavadieni, kas reizēm tomēr ļauj mums noskaidrot ko vairāk? Uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim atbildes šajā kanāla Laika doma raidījumā. Ja par kādu etnosu vēstures avotos ir zināms tikai tā nosaukums, tad pirmā ideja, kā noteikt tā identitāti, ir skatīties, kādā valodā šis nosaukums varētu tulkoties. Bet jau šeit mēs saskaramies ar potenciālajiem šķēršļiem. Viena no lielākajām problēmām ar daudzajiem cilšu un tautu nosaukumiem senajos rakstu avotos ir tā, ka tikai retos gadījumos mēs zinām nosaukumus, kādus sevis apzīmēšanai lietoja paši šo etnisko grupu pārstāvji. Šādus nosaukumus valodniecībā sauc par endonīmiem, jeb tautu pašnosaukumiem. Tam pretstats ir eksonīms, nosaukums, kuru etniskajai grupai ir devusi kāda cita tauta. Lielākā daļa nosaukumu antīkajos avotos nāk no grieķiem vai romiešiem, nevis no pašām šīm tautām, par kurām tiek runāts. Tātad tie daudzos gadījumos ir eksonīmi. Vēl vairāk, bieži vien šie antīkie autori, piemēram slavenākais no tiem Herodots, nekad pats netikās ar cilvēku grupām, kuras aprakstīja savā grāmatā. Tā kā viņam pat nebija iespējas pašam dzirdēt nosaukumus no to runātāju mutes. Tā vietā viņš tikai atstāstīja nosaukumus, kurus bija dzirdējis no dažādiem ceļotājiem un tirgoņiem, kas nozīmē lielāku iespēju vārda izmaiņām pateicoties klusā telefona efektam, kad kāds nezināms vārds tiek nodots no mutes mutē, ik pa laikam tiekot savādāk izrunāts. Eksonīmi, jeb citu tautu dotie nosaukumi, bieži nāk drīzāk no kādu reģionu nosaukumiem, vai piemēram debesu pušu nosaukumiem, vai kādu citu dabas elementu, priekšmetu vai nodarbošanās apzīmējumiem. Pie tām nevis pašu šo tautu valodās, bet drīzāk kādu no to kaimiņu valodām. Vēl ir variants, ka tikai vienas mazākas cilts nosaukums pāriet uz visas līdzīgo cilšu grupas apzīmēšanu. Un, lai labāk saprastu, par ko es runāju, šeit došu vairākus piemērus ar seno tautu nosaukumiem. Tā, piemēram, ir ziņas, ka tie, ko grieķi sauca par skitiem, paši sevi saukuši par skolotiem, bet persieši viņu saukuši vienkārši par saka. To, ko grieķieši sauca par sīriešiem, jeb sīroj, persieši sauca par kapadokiešiem. Es droši vien neizrunāju šos senos vārdus pareizā izrunā, bet ar to vienalga pietiek, lai redzētu, cik atšķirīgi šie nosaukumi varēja būt.
Runājot par slavenajiem jūras braucējiem fēniķiešiem, savā laikā vadoties no purpura krāsas nosaukuma, ko fēniķieši tirgoja, grieķi deva šīs tautas zemei nosaukumu Feniķija, kas grieķu valodā nozīmēja purpura zeme. Turpretīm paši fēniķieši šo vārdu nelietoja. Izskatās, ka viņu vidū visvairāk bija izplatīts apzīmējums kanānieši. Mūsdienās daudzi piramīdu cēlēju zemi sauc par Ēģipti, kas arī ieviesies no grieķu vārda Aiguptoi, kas nozīmēja tie, kas dzīvo zem Egejas jūras, bet paši piramīdu cēlēji savu zemi sauca par Kemet, kas nozīmē melnā zeme un ir cēlies no viņu valodas. Zemi uz rietumiem no Ēģiptes, jeb visu mūsdienu Ziemeļāfriku, senie grieķi sauca par Lībiju. Mūsdienās, kā zināms, šis vārds saglabājies tikai priekš vienas no Ziemeļāfrikas valstu apzīmējumiem. Tāpat cietuši arī paši grieķi, kuru nosaukums daudzās valodās, tai skaitā latviešu valodā, nāk no latīņu greki, kas savukārt bija tikai vienas atsevišķas grieķu cilts nosaukums. Paši grieķi viens otru sauc par helēņiem, un vārds greki vispār netiek lietots kā kopējs apzīmējums. Līdzīgi arī ar ģermāņiem, kuru nosaukums nāk vai nu no vienas atsevišķas ģermāņu cilts nosaukuma, vai vārda, ko lietoja priekš šķēpnešu nosaukuma. Taču jau pavisam ātri ar romiešu palīdzību šis nosaukums kļuva par lielas cilšu grupas apzīmējumu, kuriem ar šo vārdu nebija nekāda tieša sakara. Diemžēl par vairumu no senajām tautām mums nav saglabājušies nekādi pieraksti par to, kā tieši tie paši sevi saukušie, vai arī šādi piemēri ir no pavisam neseniem laikiem. Cita problēma var rasties gadījumā, kad pierakstiem lietotās valodas alfabētā vienkārši nav burtu noteiktajai svešvalodas skaņai, kas traucē precīzi atveidot kādus nosaukumus svešvalodā. Tā piemēram baltu valodās, īpaši lietuviešu valodā, ir diezgan plaši izplatītas tādas šņācošās skaņas kā š, ž un č. Turpretīm tādās valodās kā grieķu un latīņu, kas vairumā tika lietotas seno etnosu pierakstīšanai, šādas skaņas trūkst. Tā piemēram vienas no lietuviešu cilšu žemaišu, lietuviski žemaičai, apzīmēšanai vēsturiski ir lietoti vairāki visai atšķirīgi nosaukumi. Latīņu valodas avotos viņus sauca par samogitiem, rutēņu un poļu valodās par žmuģ vai žemot, ģermāņu avotos par zamaiten, bet jidišā zamet vai zamut. Kā redzam, visos šajos gadījumos viena un tā paša etnosa vārds ir pierakstīts diezgan atšķirīgi. Žemaišu gadījumā mums gan ir paveicies, ka pastāv 15. gadsimta sākuma skaidrojums, kurā tiek atklāts, ka žemaišu vārds nāk no lietuviešu valodas nosaukuma zemai zemei, un lietuviski zems ir žemas, kas mums ļauj labāk noteikt īsto žemaišu nosaukuma skanējumu. Dažkārt var būt problēmas pat it kā ar izplatītu skaņu pierakstīšanu. Tā piemēram vārds Indija oriģināli nāk no upes Sinda nosaukuma. Tikai persieši, kuri pirmie sāka lietot šo vārdu visa reģiona apzīmēšanai, burtu s vārda sākumā izrunāja kā h, tātad hind, no kā cēlies nosaukums hinduisms. Bet, kad vārds Hindija nonāca pie grieķiem, tie, vadoties pēc saviem tā laika izrunas principiem, vispār atbrīvojās no pirmā burta h izrunāšanas. Kā rezultātā palika vārds Indija, vārds, ko mūsdienās lieto lielākajā daļā pasaules. Tikai ne pašā Indijā, jo indieši savu valsti sauc pavisam savādākā vārdā – par Bharat. Vārds Bharat priekš Indijas zemes vai vismaz daļas no tās, kā apzīmējums sastopams jau pašos agrīnākajos vēdu tekstos. Tādējādi šeit redzam gadījumu, kur plaši lietotais nosaukums ir vairāk kārt fonētiski pārveidots eksonīms.
tātad ārējais nosaukums, kamēr endonīms, iekšējais pašu nosaukums, paralēli turpina pastāvēt neatkarīgā tradīcijā, ko lieto tikai paši šie cilvēki, kas reāli arī dzīvo Indijā. Un kā mazam eksperimentam piedāvāju klausītājiem pašiem pamēģināt ar savas valodas, šajā gadījumā visdrīzāk latviešu valodas, rakstības noteikumiem un burtiem pierakstīt vietvārdu nosaukumus no citas valsts teritorijas un paskatīties, cik precīzi citiem lasīt šos pierakstītos nosaukumus izdosies atveidot oriģinālās vietas nosaukumu. Vēl papildus sajukumu var radīt tas, ka dažkārt ar vienu vai pāris līdzīgiem vārdiem var apzīmēt vairākus dažādus etnosus. Tā, piemēram, ir ar vārdiem veneti un vendi. Viens šāds venetu etnos pieminēts Ziemeļu Itālijā, kur tie ir atstājuši savus valodas materiālus, tāpēc zinām, ka šie veneti runāja itāļu saimes valodā, bet vēl ir veneti pieminēti Bretaņā, Ziemeļrietum Francijā, kur tos Jūlijs Cēzars savā darbā Gallu kari pieskaita pie vienas no Gallu ciltīm, tātad pie vēl citas valodu grupas. Un arī tas pats Tacits un Ptolomejs runā par venediem Austrumeiropā, starp ģermāņiem un sarmatiem. Ir, kas pieskaita šos venedus pie slāviem, bet citi domā, ka tas varēja būt kāds atsevišķs etnos pats par sevi. Citi pat salīdzina šo nosaukumu ar ģermāņu cilti vandāļiem. Un ir arī, kas pieskaita šos venedus baltiem, vai vismaz protobaltiem. Katrā gadījumā ir diezgan droši, ka visi šie līdzīgie nosaukumi tika lietoti, lai apzīmētu pavisam atšķirīgas cilvēku grupas ar atšķirīgām valodām, kultūrām un dzīvesvietām. Tas viss neskatoties uz to, ka nosaukumi skanēja līdzīgi vai pat pilnīgi vienādi. Līdzīgs piemērs ir arī ar skitiem vai tatāriem. Grieķi par skitiem sāka saukt jebkurus stepju jātniekus, kuri nāca no Austrumeiropas stepēm, pat ja tie patiesībā pārstāvēja dažādus etnosus. Vēlāk līdzīgi notika ar tatāriem. Sākotnēji tatāri bija tikai viena no mongoļu ciltīm, jeb precīzāk cilšu apvienība. Bet ar laiku citas tautas šo nosaukumu sāka attiecināt uz jebkuru stepju jātnieku, kurš nāca no Eirāzijas austrumu stepēm. Arī mūsdienu tautai tatāriem, kuri dzīvo Krievijā, nav tiešas un nepārtrauktas etniskās saites ar oriģinālajiem mongoļu tatāriem. Un šis tatāru apzīmējums mūsdienās joprojām tiek attiecināts uz vairākiem atšķirīgiem etnosiem. Tāpat var gadīties, ka viena etniskā grupa pati pārņem cita etnosa nosaukumu. Piemēram, bulgāri oriģināli bija tjurku izcelsmes tauta no Volgas apgabala, taču vēlāk tie ieceļoja Balkānos, pakļāva vietējos slāvus un sāka starp tiem dzīvot. Ar laiku viņi tika asimilēti šajos slāvos, neatstājot savu sākotnējo valodu, taču viņi atstāja savu nosaukumu. Tā vēl šodien Balkānu slāvi bulgāri sevi sauc par bulgāriem, lai gan tiem vairs nav nekādas tiešas saistības ar oriģinālajiem bulgāriem, no kuriem nāk šis nosaukums. Līdzīgi ir piemēram arī ar Francijas nosaukumu, kurš cēlies no ģermāņu cilts frankiem, kuri tiešām pirms vairāk kā 1000 gadiem piedalījās Francijas izveidē, bet no kuriem vēlākajā Francijā nekas vairs nav saglabājies. Ļoti iespējams, ka arī vārds Rus sākotnēji tika attiecināts uz skandināviem, nevis slāviem, kuri dzīvoja mūsdienu Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas teritorijā. Tā vēl pat mūsdienās somi vārdu roci attiecina uz zviedriem, bet krievus sauc pavisam savādāk – venelased. Arī pie citiem mūsu kaimiņiem lietuviešiem sastopumaini, noslēpumaini etnonīmi. Piemēram, savus kaimiņus baltkrievus tie sauc par gudiem, kas nesakrīt ne ar vienu citu tautu lietotu nosaukumu priekš baltkrieviem. Šajā gadījumā izplatīta versija, ka šis nosaukums gudi varētu būt ar tiešām senu izcelsmi un iespējams varētu būt cēlies no
gotu, senās austrumu ģermāņu cilts nosaukuma, kuri senākos laikos dzīvoja Austrumu Eiropā, iespējams kādu laiku arī mūsdienu Baltkrievijas teritorijā. Vēlāk, kad goti devās prom, šīs teritorijas pamazām sāka aizņemt slāvi. Tad iespējams, ka šis vecais gotu vārds saglabājās un tika attiecināts arī uz jaunajiem slāvu etnosiem, kas apmetās kādreiz gotu apdzīvotajās zemēs. Līdzīgs piemērs ir arī pie latviešiem. 15. gadsimtā karu rezultātā uz Livoniju tika atvesti kara gūstekņi no Novgorodas. Šie gūstekņi bija voti, somugru cilts, kas runā igauņiem un somiem līdzīgā valodā. Taču par spīti tam vietējie iedzīvotāji Livonijā viņus sauca par krieviņiem. Tātad etnonīms krievs tika lietots ne tikai priekš krieviski vai kādā citā austrumslāvu valodā runājošo apzīmēšanas, bet gan drīzāk pie visiem, kas vien nāca no tagadējās Krievijas zemēm, jeb vienkārši no austrumiem no Livonijas robežas. Līdzīgi varētu būt arī ar daudziem citiem etnosiem senākos laikos, kad kāds viens kopējs apzīmējums tika lietots daudzu tautu apzīmēšanai, kuras kopīgi apdzīvoja kādu konkrētu zemi vai debesu pusi. Vēl cits interesants piemērs ir ar ungāriem, kurus dažās valodās sauc Hungāri, piemēram, Hungary. Lai gan nav pierādījumu, ka ungāri būtu saistīti ar huņiem, Āzijas jātnieku tautu, kas iebruka Eiropā vēl Romas impērijas laikā, daļa cilvēku viduslaikos līdzīgo nosaukumu dēļ pieņēma varbūtību, ka ungāri ir šo seno huņu pēcteči. Paši ungāri priekš sava nosaukuma gan lieto pavisam savādāku vārdu – Magyāri. Līdz šim minēju vairākus iemeslus, kādēļ mums zināmie seno etnosu nosaukumi mums dod maz informācijas par cilvēkiem, kuru apzīmēšanai tie tika lietoti. Bet ir gadījumi, kad par senajiem etnosiem tomēr pastāstīts vairāk nekā tikai to atrašanās vieta un pamatnosaukums. Tā piemēram, Herodots savos darbos runājot par skitiem nosauca arī vairākus to valdnieku vārdus un to dievu vārdus. Papildus tam viņš arī dod dažu no šo skitu vārdu tulkojumiem grieķu valodā, kas dod mums kaut nelielu ieskatu skitu valodā. Ņemot visus šos pavadienus, vēsturnieki un valodnieki pamanīja izteiktas līdzības skitu valodas vārdiem un dažu līdz mūsdienām saglabājušos irāņu valodu grupas valodām. Piemēram, osetīnu valodā, kas ir viena no retajām austrum irāņu valodām, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Tas tad arī ļāva atminēt mīklu par skitu etnisko izcelsmi, jeb vismaz par to valodas izcelsmi, jo valodas un etniskā izcelsme nevienmēr sakrīt. Līdzīgi tas palīdzēja noteikt arī to cilšu izcelsmi, kuras vēsturiskajos avotos atzīmētas kā radniecīgas skitiem. Bet kā tad ar senākajiem baltu cilšu nosaukumiem? Arī pie aistiem, kurus visbiežāk uzskata par baltu senčiem, nosaukuma izcelsme ir strīdīga. Visizplatītākā versija ir, ka šis nosaukums vienkārši nozīmē austrumu ļaudis, jeb cilvēkus, kas tā cita laikā dzīvoja uz austrumiem no ģermāņiem. Vēlāk līdzīgs vārds esti lietots arī pie igauņu ciltīm. Iespējams, tas ir tas pats nosaukums, kurš atklājot tālākas austrumu zemes vienkārši pārgāja uz tālākiem austrumu ļaudīm. Bet kādēļ tad tiek pieļauta versija, ka tie tomēr bija balti? Tas galvenokārt balstās uz arheoloģiskiem izrakumiem un uz citām vēstures liecībām, jo aisti šajā vietā aiz Vislas upes minēti līdz pat kādam 9. gadsimtam, un tad jau mēs diezgan skaidri zinām, skatoties pēc arheoloģijas liecībām, ka tad šajās teritorijās jau noteikti dzīvoja prūši un citas rietumbaltu ciltis. Kā arī pastāv pieraksti, kas varētu liecināt, ka senie prūši mūsdienas Vislas līci esot saukuši par Aistinmari. Tas dod iemeslu domāt, ka prūši tomēr bijuši pazīstami ar šo aistu vārdu, un tas varētu būt pat baltu cilmes vārds. Vai arī prūši būtu varējuši atsaukties uz kādu senāku etnosu, ko tie vēlāk asimilējuši. Runājot par igauņu variantu, nav liecību, ka paši igauņi sevi jebkad būtu saukuši par esti pirms 19. gadsimta. Pirms tam ir piefiksēts tikai nosaukums
Mārahve, kas nozīmē zemes ļaudis. Šāds vārds, kā igauņu pašnosaukums, ir piefiksēts sākot no 17. gadsimta vēstures avotiem. Arī skatoties uz austrumslāvu kronikām, nav redzams, ka igauņi būtu apzīmēti ar nosaukumu esti vai kā tam līdzīgi. Tā vietā tiek lietots vārds čudi vai sosoli. Tāpat arī latvieši un somi, ilgie igauņu kaimiņi, nav saglabājuši ar ēsti saistītu apzīmējumu igauņiem. Šo nosaukumu lieto tikai rietumu avotos. Bet tāpat nav izslēgts, ka aisti nebija ne balti, ne somugri, bet gan vēl kāda cita cilts vai to savienība, kura līdz mūsdienām nav saglabājusies. Savādāka situācija ir ar mūsdienu Latvijas teritoriju apdzīvojošajiem etnosiem, kuru nosaukumi gan latīņu, gan austrumslāvu, gan skandināvu avotos lietoti samērā līdzīgi, lai gan ne identiski. Tā piemēram, ja latīņu avotos zemgaļi saukti par semigalen, tad agrākajos skandināvu avotos tie saukti par simkalā, bet austrumslāvu avotos minēts nosaukums zimegola. Tas ļauj pieņemt, ka mūsu senči patiešām varētu būt lietojuši tam līdzīgus nosaukumus, pat ja tie visdrīzāk neskanēja pilnīgi tā, kā pierakstīti rakstu avotos. Jo, kā redzam, līdzība starp dažādu pierakstu nosaukumiem ir saskatāma, bet vienalga tiek atstāta diezgan liela vieta vārda variācijām. Protams, jebkurā gadījumā, kad identificē vēstures rakstu avotu etnosu nosaukumus ar kādu mūsdienu etnosu, nevar paļauties tikai uz rakstiskajām ziņām. Jāņem talkā arī arheoloģiskās, lingvistiskās, mutvārdu folkloras un ģenētiskās liecības, kur vien tās ir pieejamas. Jo vairāk dažādu šo atšķirīgo tipu avoti liecinās par vienu versiju, jo lielāka iespēja precīzāk noteikt šī etnosa piederību. Nekad nevajadzētu balstīties tikai uz vienā vēstures rakstu avotā minētā vārda līdzībām ar mūsdienu valodām. Un jāņem vērā arī tas, ka ir gadījumi, kuros ja vien netiks veikti kādi jauni, vēl neapzināti atklājumi, mums tā arī nebūs iespējams precīzi noteikt rakstu avotos minētā etnosa piederību. Minēt tādas lietas, protams, ir interesanti, bet es neieteiktu ielaisties lielos strīdos par šādu maz pierādāmu lietu izšķiršanu. Jebkurā gadījumā, jo tālāk pagātnē, jo mazāk ir pamats saistīt kādu no senajiem etnosiem ar konkrētu mūsdienu tautu. Visi šie piemēri rāda, ka etnosi pazūd, mainās vai saplūst, bet to nosaukumi bieži turpina dzīvot neatkarīgi no tā, ko tie sākotnēji apzīmēja. Tas arī pagaidām būtu viss par šo tēmu. Lūdzu atstāj komentāros savas domas par seno laiku etnosiem un to aprakstiem vēstures avotos, kā arī savas versijas par šo nosaukumu etnisko identitāti. Būšu priecīgs atbildēt uz raidījuma laikā radušajiem jautājumiem. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied uz pogas patīk un uz jaunās video popularizēšanas pogas, un padalies tālāk ar šo video. Tāpat vari abonēt šo kanālu, lai nepalaistu garām nākamos raidījumus, vai izteikt savu atbalstu Buy Me a Coffee lapā zem šī video apraksta, ja vēlies finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!